Nu labi, ar grīdas slīpēšanu, špaktelēšanas darbiem esmu beidzis. Vakardien visus putekļus izslaucīju, izsūcu. Būs noteikti jāsūc, jāslauka, jāmazgā vēl. Bet lielākā daļa no putekļiem esmu ticis vaļā. Norīvēju sienas, kur video kā es rīvēju. Vienkārši viņas ir mazliet grubuļainas, tad es ar špakteli lāpstiņu tā kā noeju pāri, lai viņš viņu bišķītiņās tos grubulīšus norauju nost. Tāda ar slogu noslauku, un tad tā siena tāda forša, kad ar roku brauc viņa neskrāpē. Izdarīju to. Pa lielam viss, gatavojos krāsošanai. Šodien ieskrēju Depiņā, kur nopirku grunta sienām. Pagaidām paņēmu tikai vienu bačuku. Man ir kur vecā krāsa, kur es citu dzīvokli krāsoju. Man viņa ļoti patīk, es viņu pamēģināšu šodien nogruntēt šitās visas sienas un loga mailes jau varbūt tās uzkrāsot, pastīties, kā gaisma spīd, kā viņi izstās, jo tā ir šitā krāsa, ko te bijis uzkrāsojis. Viņa ir tāda gaiša, nav balta, bet, foršs tonis man patīk. Teikšu godīgi, aplīmēt logu diezgan laikietilpīgs process. Ja gribās, lai ir forši, super taisni, te visas šitās maliņas nākas bišķi pačkarēties. Bet no otras puses ļoti priecīgs, ka esmu nonācis līdz šim posmam, tā kā viss kārtībā. Tagad otru logu es nelīmēšu, es nogruntēšu šitās sienas līdz tejienei, jo es gribu paspēt šodien kaut ko uzkrāsot, saprast, vai krāsa ir īstā vai nē. Šīs sienas ir nogruntētas un aizgāja gandrīz vesels pieciltrīgais bačoks. Šito pirku Depiņā kaut kādi 6 eiro. Teica, ka viņi diezgan spēcīgi ir. Tas nekas, lai viņš sūc iekšā, kad bija baigie putekļi, lai kārtīgi nogruntēts. Tā, labi, nogruntēts man ir. Tagad man jādomā, ko darīt ar šito plaisiņu, jo pārkrāsojot viņu varēs redzēt. Un apmetējs man teica, ka var kaut kā mēģināt varbūt smuki akrilu kaut kā čuķuļ tur iespiest. Nezinu, kā viņš to bija domājis. Sanāk man šādi, es viņu tagad pirkstu tā vēl bišķītņās mēģinu tā kā ierīvēt. Nezinu, kā būs. Tūlījās varbūt tās mēģināšu parādīt. Plaisiņa, es paņēmu uz pirksta, bišķi uzlieku. Daudz jau, un tad es viņu šitā ierīvēju tā kā, lai viņš tur šitā. Tā kā nokrāsos, tad jau tikai sapratīs, bet šits man tāds testa lodziņš. Pastīsimies, kā mums te kur arī pierīvēja. Tā, un šitam logam te arī bija 2 mm spraudziņi, kur iespiedu akrilu. Smuka pārkrāsos pāri, es domāju, tur būtu baigi forši. Šī pusītī tas pats. Tā, izkrāsoju ailīti pirmajā kārtā. Vajadzēs vēl otru, jo šur tur var redzēt, ka bišķi palēkot sīt cauri. Bet, izstās fantastiski, beidzot ir nonācis līdz šim posmam. Un te, kur es akrilu iespiedu, pa lielam sanāca. Te mazliet var redzēt, bet tur tikai tāpēc, ka tur ir apmetumam līmeņa maiņa, jo viņš bija bišķi nosēdies tur tāds. Kur ir plaisa, kur es neieliku. Visu plaisu var redzēt. Pieņemsim, kur ideāli plaisa ir, un te es sāku zieķēt, un te jau vairāk neredz, tā kā sistēma strādā. Tikko bija Depiņā, kur nopirku grunti, 10 litrīgo 12 eiro, un kur krāsu, cik tur ir 9 litri, šitas spainīts maksāja kaut kādi 50 eiro, ja nemaldos. Tā kā šodien nogruntēšu šo sienu, un gribu nogruntēt arī visu virtuvi. Šo zonu visu, un tad šobrīd es ņemu nost durvīm nost šitos te profiliņus, kas bija apmetēju. Pasties, cik forši, ka nāk nost. Tāda smuka taisna līnija paliek. Tā, tagad parādīšu, kā man krāsojās. Krāsu patēriņš diezgan liels, jo man jāiespiež visās spraudziņās. Man jau bišķi īšas sāk no spiešanas. Mošku man vajadzēja šito te rullīti ar lielākām tām matiņiem. Mošu tad būtu vieglāk, jo stājā mēģinu diezgan daudz krāsu ņemt. Tā kā vēlēt parādīšu, kā man sanāk. Jo es mēģinu, man gribās pirmajā kārtā, lai jau visu aizpildu ciet, tad ies otro kārtu, tā jau būs daudz vieglāk. Tā, visa istaba ir izkrāsota vienā kārtā, un kur jau veju otro reizi pāri, var redzēt uzreiz kāds krāsas atšķirība. Būs jāstās, iespējams, vēl vajadzēs trešo reizi, un tad es vispār sāku domāt,
vai man nevajadzēja apakšā gruntskrāsu balto likt kaut kādu, bet, redzēs, nokrāsos otro reizi, ja vajadzēs trešo reizi, ja vajadzēs arī ceturto reizi, tā kā domāsim. Labi, krāsa man beidzās, aizgāja reku visi 9-litrīgais bundulis, tur gan bija rakstīts, ka viņš ir plus mīnus uz 100 kvadrātmetriem, es te izkrāsoju, 35, 40. Pa krāsu tagad domāju, šobrīd visas sienas izstās tik baltas, tukšas, domāju, vai nevajadzētu tomēr bišķi tumšāk toni. Bet reku var redzēt atšķirību. Balts ir griezti, un viņš tāds, bēšīgi, gaišs ir. Tā kā tas tonis tādā ziņā foršs, kad gaišs, bet nav īsti balts. Pagaidīs tagad, kamēr viss nožūs, jo, kad nožūs, viņi paliks arī bišķītiņās tumšāk. Reku ļoti labi, ka man sanāca šito stūri 2 kārtās izkrāsot, tad es varēšu rītdien pastīties, kā izstās, kādas domas un kā rīkoties tālāk. Tā kā aizgāja vesels lielais spainis. Vanniņu sanāca baigi notešķīt ar visu to, ka te ir šitas ieliknīts, bet es pamēģināšu prikolu, kad es šito te rullīti ielikšu papīra maisā, satīšu un atstāšu un pastīšos, jo pēc 2-3 dienām viņš vēl ir dzīves. Reku rullīšus iet ir maisiņā. Kā jūs domājat, būs lietojumi vai nebūs lietojumi? Strādā vai nestrādā sistēma? Labi, ir nākamā diena, krāsa ir piežūsi, izstās ļoti labi, tonis ir pareizais, būs forši viss. Pagaidām vēl nenopirku jaunu bačoku, jo šodien gribu atbraukt pastīties, kā izstās, vai viss apmierina. Un tā tālāk izkrāsoju vēlreiz ailes, lai pēc tam ar logiem noplēst līmlenti. Tagad sāk gatavot šito istabu. Rekur, kad špaktelēja grīdu, tur sanāca bišķītiņās uztaisīt kaut kādus robiņus, piešpaktelēja tur, te pāris vietiņas. Un tagad gatavošu šito istabu, tagad domāju aplīmēt durvis visas. Šitām durvīm man arī būs interesanti, kā es viņas aplīmēšu, jo man te ir tāda melna kantīte. Rekur jau var redzēt, man kaut kā smuki jānolīmē, lai viņi nenotašķī. Baigi precīzi vajadzēs visu salīmēt. Tagad virtuvē durvju rāmim ņema no skočiņu. Reku redzēt, kā šitien gan man smuki sanāk. Tieši tā melnā līnija. Šito noplēšu, tad es ar pirkstu, tā kā viņi bišķi pieslīpēju. Un viņš čotka taisni sanāk. Grūti video saprast, jo tur melns, bet tā te. Tagad pārvācos uz virtuves zonu, gribu sagatavot šitās sienas krāsošanai. Tā plāns, ka šito visu varētu rītdien izkrāsot. Reku noņēmu plēvi, tagad noņemšu šitos kokus apkārt, te visu izvākšu ārā, sākšu gruntēt. Šitā tie dēļi smuki atdalās nost, pieskurbēs maliņu un būs baigi labi. Turpinam darboties ar krāsošanas darbiem. Esmu nogruntējis visu virtuves zonu, koridori, aplīmējis logus, te viss čikiniekā. Te sanāca ļoti čakarīgi, uzmanīgi līmēju. To melno maliņu nokrāsos, redzēs, kā būs. Un par rullīti, te vēl tajā maisā viss ir mitris, es domāju, ka viņš ir lietojums, viss normāli. Krāsošanas darbi ir pilnā sparā. Rekur, te virtuve. Tās sienas ir izkrāsotas, šitos šobrīd nekrāsošu, tur man principā būs virtuve. Vienā kārtā es negribēšu pāriet pāri, bet es gribu paspēt šodien pieķerties pie šitās sienas, nokrāsot pirmajā kārtā, lai es varu redzēt, kā viņi izstās vispār. Vai viss ir labi, vai kaut kur nevajag kaut ko piešpaktelēt, piečinīt vēl. Tā kā tā, te es ņemšu citu rullīti, jaunu rullīti, reku salīmēju līmlenti, nolīmēšu nost, lai tos matiņus kaut kādus, kas ir brīvi, noplēšu nost. Un šito es paņēmu matiņa astotniece. Es tur īsti nezināju, ņemt 8, 10, 12, bet es sapratu, jo mazāk matiņu, viņš mazāk to tekstūriņu atstāja. Es paņēmu astotnieci, pastīsimies, kā būs. Protams, krāsošana būtu daudz vienkāršāka krāsošanas kātu. Man likās, ka man garažā viņš stāv, bet izrādās, ka viņš kaut kur ir aizceļojis. Tāpēc, lai darbi neapstātos, krāsoju ar to, kas ir. Tā, tagad nākamā diena, siena ir nožuvusi, un te var redzēt kaut kāds kasjakus, kur man ir 3 vietās. Var redzēt, kur skrūvīt līdz galam pareizi nav nošpaktelēta. Tā kā tagad pārējuši pāri, vietiņas, kas jāpielabo, pieslīpēšu, un tad krāsoju vēlreiz. Un pirms kāds kaut ko baigi pārmet, es nekad neesmu pozicionējis sev kā profesionāli, es pieļauju kļūdas, tāpēc es daru visu lēnām, rekur nokrāsoju, pastos, kur vajadzēs piečinīšu, pieslīpēšu un krāsošu vēlreiz.